Ļoti cienījamās dāmas, augsti godātie kungi, dārgie svētku viesi, esiet sveicināti pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas Saules laiva 2023 svinīgajā ceremonijā. Ceremonija, kas patiesībā ir jau apvīta ar savu vēsturi, ar savu ceļa gājumu, tā notiek jau 8. reizi, un man šķiet, ka patiesi nozīmīga balva, jo tā ir ar mērķi izteikt atzinību par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā, atbalsta sniegšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kas man šķiet, ka ir patiesi nozīmīgs apbalvojums savā ziņā tāda kā mēraukla tam, kas ir izdarīts iestādēm pašām priekš sevis, savā ziņā arī novērtējums, profesionāls gandarījums, kas noteikti motivē tiekties augstāk arī tālākajās gaitās, un man šeit tas ir īpaši nozīmīgi šajā laikā, kad mūsu prasmes, mūsu kompetences ir tās, kas mūs arī paceļ tādā siltākā saulītē arī darba tirgu. Šeit man prātā nāk, man vecmāmiņa savulaik mācīja tādu dzīves atziņu, ka mums var ikdienā atņemt pilnīgi jebko. Var atņemt naudu, māju un tā tālāk, bet tās zināšanas un tās prasmes, kuras mums ir, tās paliek ar mums visu mūžu. Tā kā liels paldies arī jums no manas puses par darbu, ko darat, par to, ka jūs veidojat labāku Latviju patiesībā. Un šodien mēs galvenajam laureātam pasniegsim apliecinājumu īpašu ceļojošo balvu, ko jūs redzat šeit uz galda. Tā ir īpaša balva latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra Saules laiva. Varētu rasties jautājums, kāpēc šāds nosaukums, ja mēs ieskatāmies kā tojos folkloras skaidrojumos, tad Saules laivas tēls patiesībā simbolizē tādu atjaunotni, jaunu radīšanu un attīstību. Tā kā ļoti patiesībā simboliski un būtiski, un ja jums būtu tā iespēja paturēt to balvu rokās, tad jūs saprastu patiešām grandioza balva, jātur ar 2 rokām. Bet, protams, balva tiek šodien pasniegt, un mēs izsakām lielu paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, kas Erasmus Plus projektu EPALE Nacionālais atbalsta dienas ietvaros šo ceremoniju arī ir norganizējuši, un šis projekts kopumā veicina satura veidošanu, nodrošina diskusijām un pieredzes apmaiņai bagātīgu vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem gan šeit Latvijā, gan arī starptautiski. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, man ir prieks būt kopā ar jums šajā īpašajā mirklī, taču, ja mēs ieskatāmies kalendārā, šodien ir darba diena. Jūs katrs esat nākuši gan jau kad no savas darba vietas, domas varbūt vēl šaudās turpu šurpu, tāpēc mums ir tas īpašais uzdevums šodien jums radīt tādu kā svētku sajūtu, tāpēc es vēlos aicināt uz skatuves man palīgā mūziķi, komponistu, dziedātāju un arī dzejnieku. Dāmas un kungi, sagaidām ar aplausiem Lauris Valters. Labdien! Prieks šajā sniegot baltajā dienā būt kopā ar jums, un sākšu ar savu dzejoļu vārdiem. Ar savējiem vajag biežāk satikties un par kopā pavadītiem mirkļiem pateikties. Svarīgi tā gaiši acīs skatīties, kā arī atvadoties, mīļi apskauties. Jo laiks paskrien tik ļoti ātri, un patiesi laimes mirkļi ir no sirds dārgi. Zvaigznes staro tik augstu, augstu, sasildi zemi ar savu plaukstu, ar savu sirdi, ar savu gribu, ar savu karsto mīlestību. Zvaigznes staro tik augstu, augstu, sasildi zemi ar savu plaukstu, ar savu sirdi, ar savu gribu, ar savu karsto mīlestību. Tad jau ziema neliksies spīvā, baltā dvēsele vienmēr būs dzīvā. Tad jau ziema neliksies spīvā, baltā dvēsele vienmēr būs dzīvā, dzīvā.
atstāj nedienas vakarējās, ietinies putenī, ietinies vējā, izej caur sarmoti baltu ciemu, ieraugi savu ziemu. Spīgo pārsliņas sniega klēpī, tur jau brīnumu brīnums ir slēpies. Spīgo pārsliņas sniega klēpī, tur jau brīnumu brīnums ir slēpies, slēpies. Zvaigznes staro tik augstu, augstu, sasildi zemi ar savu plaukstu, ar savu sirdi, ar savu gribu, ar savu karsto mīlestību. Tad jau ziema neliksies spīvā, baltā dvēsele vienmēr būs dzīvā. Tad jau ziema neliksies spīvā, baltā dvēsele vienmēr būs dzīvā, dzīvā. Paldies! Paldies, Lauri! Tiešām izkausēja manī noteikti tos satraukumu, kas bija ceremonijas sākumā. Es ceru, ka jūs arī esat iešūpojušies tādās jaukākās noskaņās, jo ir izdarīts šogad daudz. Ja mēs atskatāmies, tad šis ir tāds prasmju gads kopumā šeit Latvijā, un es nevaru iedomāties labāku veidu, kā uzsiet tādu svētku bantīti šim gadam, kā ar Saules laivas ceremoniju. Šodien patiešām pasniegsim augstāko apbalvojumu Latvijā iestādē, kas īsteno neformālās izglītības programmas, bet, protams, pasniegsim arī īpašās pateicības gan no EPALA, gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, jo, kā saka latvieši, neba viens tas vezuma vilcējs. Un runājot par ministriju, es vēlos aicināt šeit priekšā ar svinīgiem vārdiem Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāri Silviju Reinbergu. Sagaidām ar aplausiem. Paldies! Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi, Saules laivas balvas nominanti un arī ieguvēji. Esiet sveicināti šajā svētku gaidīšanas laikā un arī šodien mūsu skaistajā svinīgajā pasākumā. Priecājos jūs redzēt, tik kuplā skaitā šodien ierodamies. Izglītības jautājumos mēs bieži vien fokusējamies uz bērniem, jauniešiem, pusaudžiem, taču kaut kur pa ceļam mēs parasti mēdzam piemirst par tiem pieaugušajiem. Tomēr izglītība, jūs neļausiet samalot, ir mūža ceļojums, un šodien vēl vairāk kā jebkad iepriekš mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgas jaunas prasmes būtībā teju katru dienu. Mums ir nepieciešams pamācīties arvien biežāk, arvien regulārāk un visa mūža garumā, ne tikai gados pavisam esot vēl jauniem. Un tas, ko mums sniedz mūža izglītība, ir savas prasmes. Mēs varam izpētīt jaunus apvāršņus, gūt jaunas darba pieredzes, gūt jaunas darba kolēģus un ieguldīties sevī attīstoties. Un jāatzīst, ka pēdējos gados pieaugušo izglītībai tiek pievērsta pienācīga uzmanība, atbilstoša uzmanība, un uz to, ka visi prožektori ir vērsti uz pieaugušo izglītību, liecina arī Eiropas komisijas paziņojums, ka 2023. gads mums ir Eiropas prasmju gads. Un kāpēc mums tas ir svarīgi? Eiropas prasmju gada ietvaros komisija aicina dalību valstis, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un dažādas iestādes rosināt visiem kopā dot jaunu, būtisku impulsu un ieguldījumu tieši mūža izglītībai. Un tas nozīmē, ka mēs arvien apjomīgāk ieguldāmies un strādājam pie tā, lai mēs varētu nodrošināt iedzīvotāju atbilstību darba tirgumu, veicinātu zaļo un arī digitālo pārkārtošanos, kā arī, protams, mēs atbalstītu cilvēkus pārkvalificējoties un arī palīdzētu viņiem mainīt darba vietu. Lai veidotu plašākas iespējas un tiesības pieaugušajiem piedalīties izglītībā,
tieši profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidē ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, mēs veidosim jaunu pieeju, kas ir individuālo mācību kontu izveide. Un tā īsi ieskicējot, par ko tad ir stāsts, ieviešot šos individuālos mācību kontus, mēs būtībā ceram risināt 3 fundamentālas problēmas: nodrošināt vienlīdzīgāku piekļuvu mācībām, nodrošināt arī kopumā informāciju par mācību iespējām, un šī informācija būtu pieejama vienu vietu, tā nebūtu izkliedēta, bet vienā šajā vietnē ik viens no mums varēs uzzināt par savām iespējām, ko mēs redzam kā tādu ļoti labu instrumentu un risinājumu. Un trešais, protams, ir šķēršļi. Mēs šeit klāt esošie labi zinām, ka mūža izglītībai bieži piedāvā dažādus šķēršļus, kas attur no vēlmes mācīties visu mūža garumā. Un tāpēc ar šo individuālo mācību kontu izveidi mēs ceram arī palīdzēt pārvarēt kādus šķēršļus, kas nereti mūs aizkavē, kas varētu būt motivācija, laiks un tad arī finansējums. Bet šodien mēs esam pulcējušies, lai atzinīgi novērtētu jau līdz šim paveikto nozīmīgo darbu vēl pirms tā, ko es pat jums pastāstīju, jo tieši jūs esat pieaugušo izglītības pirmrindnieki un celmlauži. Un jūs esat tie, kuri rūpējās par darba tirgū nepieciešamo prasmju mācīšanu un mūža izglītības kultūras veicināšanu, gan par izglītojamo individuālo gandarījumu, gan arī par viņu personības izaugsmi. Tāpēc es vēlos jums teikt lielu un sirsnīgu paldies ikatram no jums un sveikt Saules laivas saņēmējus par vērienīgo, par jūsu neatlaidīgo darbu, ko jūs veicat, un novēlēt neapstāties, jo pieaugušo izglītībā mums vēl ir gana daudz ko veikt, un es ļoti priecājos, ka mēs esam tik spēcīga komanda, kas kopā to varēs izdarīt. Sirsnīgs liels paldies jums! Paldies, Silvija, par siltajiem vārdiem. Pateicības arī no mums šodien šajā svētku laikā. Jā, mēs esam gada nozīmīgākajā notikumā profesionālās un pieaugušo izglītības sfērā, un es nevaru iedomāties šādu notikumu, bet profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktors Rūtis Gintauts Marihina. Sagaidām ar aplausiem. Labdien, cienījamie klātesošie dāmas un kungi, visi pieaugušo izglītības īstenotāji, kuriem rūp tas, lai visi un ik viens, kas dzīvo mūsu jaukajā Latvijā, apgūtu tās prasmes, kas tiešām ir noderīgas gan katra personības izaugsmai, gan arī konkurētspējas veicināšanai. Jā, šobrīd ir pirmsvētku laiks un tādas tradicionālas svētku sajūtas arī Saules laivas pasniegšanas ceremonijā. Un, protams, ka šajā laikā mēs steidzamies paveikt daudzus darbus, kas ir vēl jāpagūst padarīt gada nogalē, kā arī ar cerībām un sajūsmu, ka sagaidām jauno gadu. Un, protams, kad mēs redzam arī ārā, ir skaists, sasniedzis, balts laiks visapkārt. Un gribu teikt, ka iepriekšējā gada decembrī pieaugušo neformālās izglītības balvu Saules laivas pasniegšanas ceremonijā mēs godinājām 2022. Gada izcilāko pieaugušo neformālās izglītības īstenotāju. Un šogad, protams, mēs turpinam šo tradīciju, jau 8. reizi pēc kārtas. Mēs cildinam visus, kuri ir aktīvi bijuši un iesaistījušies pieaugušo izglītības īstenošanā. Gribētu vēl teikt to, ka centrālās statistikas pārvaldes dati liecina par to, ka mūsu Latvijas iedzīvotāju pieaugušo iesaiste neformālā izglītībā un pieaugušo izglītības aktivitātēs ar katru gadu pieaug. Un tas patiesi mūs visus priecē. Un īpaši mēs redzam to, ka tieši neformālās izglītības aktivitātes ir tās, kas ir pieejamākas iedzīvotājiem, un kurās tad vairāk arī cilvēki, gan jaunieši, gan arī iedzīvotāju spēka gados arvien vairāk iesaistās, un tas skaitlis ir vairāk nekā 50%. Un tas būtiski pārsniedz, kā jau es minēju, šos formālās izglītības pasākumus, un tāpēc ir patiesas prieks par jūsu katra sniegto ieguldījumu, lai šī pieaugušo neformālā izglītība būtu pievilcīga un vērst uz to, lai individi varētu izvēlēties to, kas viņiem ir vairāk vajadzīgs, lai veicinātu savas visdažādākās prasmes un apgūtu tās lietas, kas tiešām ir nepieciešamas ikdienā. Un mēs saprotam to, ka
mums visapkārt notiek pārmaiņas, un pārmaiņas ikvienā dzīves jomā. Mēs redzam to, ka mainās profesijas, parādās jaunas prasmes, un viennozīmīgi arī digitalizācija un zaļā transformācija mūs visus ietekmē. Un tāpēc ir skaidri jāapzinās, ka šis pieaugušo izglītības piedāvājums ir ļoti būtisks un svarīgs, un tas, ko jūs darat visas mūsu sabiedrības labā. Un profesionālās un pieaugušo izglītības departaments arī saskata to, ka mūsu rokā ir veicināt šīs pārmaiņas un arī nodrošināt to, ka šī sistēmas pilnveide palīdzēs pieaugušo izglītības sistēmai kļūt arvien pieejamākai un atbalstošai gan darba devējiem, gan katram personības izaugsmei. Pati nozara arī šobrīd neapšaubām ir tādā pārmaiņu procesā, ienāk dažādas jaunās pieejas, kā jau iepriekš minētais individuālais mācību konts, kas noteikti palīdzēs mums veidot šo sistēmu daudz pārskatāmāku un pieejamāku. Atskatoties uz šiem iepriekšējā gadā paveikto, mēs redzam to, ka pieaugušo neformālās izglītības jomā ir bijuši ļoti daudz sasniegumu, kurus jūs esat paveikuši. Un šogad Saules laivas balvā ir pieteikušies 5 tehnikumi, 4 augstākās izglītības iestādes, 1 nevalstiskā sektora organizācijas pārstāvis, 1 privātā mācība iestāde, 1 pašvaldības un arī 1 citas ministrijas, tas ir Labklājības ministrijas iestāde. Un arī tas, kas varbūt savā veidā liecina par ļoti labiem sasniegumiem, ir tas, ka par 1 pretendentu ir saņemti 2 pieteikumi. Jā, mums ir patiesas prieks to redzēt, jo tas parāda un pierāda to, ka neskatoties uz šo tradicionālo formālās izglītības piedāvājumu, arvien pieaug loma šim neformālās izglītības piedāvājumam, un arī sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc šīs neformālās izglītības. Droši vien, kad šī attālinātā darba un dažādu digitālo tehnoloģiju ienākšanas mūsu dzīvē ietekmē zināmā mērā šī pieaugušo izglītība, tā skaitā neformālā izglītība, ir kļuvusi pieejamāka, jo ir iespēja mācīties ne tikai klātienē izglītības iestādē, bet izmantojot digitālās tehnoloģijas, mācīties dažādas prasmes un lietas kombinētā veidā vai pat arī tikai attālināti. Un gribētu teikt sirsnīgu paldies visiem nominantiem, visiem balvu saņēmējiem, kas šodien ir šeit klātesoši un arī varbūt atrodas šobrīd savās izglītības iestādēs. Gribētu novēlēt visiem jauku šo pasākumu, un šobrīd pavisam drīz mēs sāksim godināt visus par šo lielo paveikto darbu sabiedrības labā. Paldies! Paldies liels! Patiešām brangs darbs ir šogad padarīts. Arī pateicības zied no mūsu puses. Un, jā, kā jau minēju, ceļojošā balva, tā ir apceļojusi tevi vai visu Latviju, ieskatāmies un godājam sarakstētos iepriekšējos balvas saņēmējus. Tad 2016. gadā tā gāja ciemos pie Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra, tālāk ceļoja uz Ogres tehnikumu, pēc tam tā devās tālāk uz Dobeli pieaugušu izglītības un uzņēmēju darbības atbalsta centru, tad tepat pāri Latvijas Nacionālajā bibliotekā, Baltijas Datoru akadēmijā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, un līdz šim, šajā pēdējā gadā, balva atradās pie un gozējās pie Latgales industriālā tehnikuma. Tātad tā ir ceļojošā balva, taču mums ir tāda tradīcija tomēr neatstāt šos te balvu saņēmējus bešā, jo tā balva jādod tālāk. Nedaudz jau žēl, bet mēs par to esam padomājuši, jo patiešām laureāti bez balvām nepaliek, pie viņiem dodās šī te mazā saules laiva, kuru mēs vēlamies pasniegt šogad, kā jau minēju, Latgales industriālajam tehnikumam, tāpēc aicinu šeit priekšā direktora vietnieci Jeļenu Fedusejevu saņemt šo balvu un arī kolēģis pasniegt balvu. Sagaidām ar aplausiem. Sveicināti! Jā, šeit būs arī balvas no kolēģiem. Lūdzu, droši kolēģis. Ar aplausiem pasniedzam mazo saules laivu.
Un arī patrenējamies, tā būs jādara arī turpmāk pasākumu gaitā, uzsmaidam arī fotogrāfam Oskaram Briedim. Patiešām skaists mirklis, vēlreiz ar aplausiem. Un arī pateicību no Epals. Iļena, varbūt vēlties teikt kādus pāris vārdus, kā tad ir aizvadīts šis gads Saules laivas zīmē? Jā, labdien, cienījāmie klātesoši, dāmas un kungi, pieaugušu izglītības īstenotāji, kas ļoti mīl šo darbu un īsteno. Pirmkārt, es gribu pateikt novērtēšanas komisijai, kuri tik augsti novērtēja Latgales industriālā tehnikumā pieaugušu izglītības darbu. Lielas paldies! Priekš mums tas bija ilgs ceļš, jo tieši pieaugušu izglītības centra attīstība viņa sākas 2020. Gada, kad sākas pandēmija laiks, un par to mēs saņemam pateicības rakstu par inovatīviem risinājumiem. 2021. Gada mēs saņēmam par to kvalitatīvu mācību procesu organizēšanu, un pagājušā gada mēs saņemam to ilgi gaidīto Saules laivu. Saules laiva priekš mums iedeva ļoti lielu motivāciju, un tāpēc priekš mums tas ir liels prieks, gandarījums par mūsu darbu, ceļš uz to attīstību, un izmantojot šo laiku, es gribu pateikt vispirms lielu paldies mūsu direktorei, kuri atbalsta pieaugušu izglītību, mūsu esošajiem un kas mums tagad ir sadarbības partneriem un, protams, ka tehnikuma kolektīvam. Paldies visiem! Ar aplausiem Latgales industriālais tehnikums, Iļena. Liels paldies! Sveicam ar Saules laivu, lai patiešām tā turpina savu labo starojumu jums, lai tikai uz priekšu un augstāk. Paldies jums! Patiešām pirmā balva ir pasniegt tādu svētku sajūtu, bet kas gan būtu svētki bez mūzikas, tāpēc aicinam atpakaļ uz skatuves mūziķi Lauri Valteru, sagaidām ar aplausiem. Lai mums izdodas, lai patiesas miers ierodas. Lai saprotam to, ka laime nav citu atzinībās, lai atklājam sevi rīcībās nesautīgās, lai spēks mūsu cerībās, lai piepildās, lai. Un šajā brīdī gribu nospēlēt jums vienu mana tēta, Egona Valtera, kurš arī ar pedagoģiju ir visu mūžu bijis saistīts vidusskolas direktors Brocēnos, bet arī komponists, viņa komponēta dziesmu ar šī gada īpašā dzejnieka Ojāra vāciešu vārdiem Kaut ko klusiņām. Kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs, un tik viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Nodziedi man vienalga, no kurienes, jo es tik tu tev būšu un noteikti dzirdēšu. Kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs, un tik viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Nodziedi man vienalga, no kurienes, jo es tik tu tev būšu un noteikti dzirdēšu. Tuvāk būt vienalga nav iespējams, esam tik tuvu, ka tālumu nemana. Viss, kas pastāv starp mums, tikai savieno. Tāda var pasaule būt, kad ir laimīga. Tāda var pasaule būt. Tad var klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs,
un tik viegliņām, viegliņām kā tālu atmiņu. Nodziedāt paša skumjāko, bet būs priecīgi, jo es tik tuvu tev esmu un noteikti dzirdēšu. Tuvāk būt vienalga nav iespējams, esam tik tuvu, ka tālumu nemana. Viss, kas pastāv starp mums, tikai savieno. Tāda var pasaule būt, kad ir laimīga. Tāda var pasaule būt. Kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs. Un tik viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Nodziedi man vienalga, no kurienes, jo es tik tuvu tev būšu, noteikti dzirdēšu. Nodziedi man vienalga, no kurienes, jo es tik tuvu tev būšu un noteikti dzirdēšu. Paldies, Laura, ka piepildi mūsu svētku telpu ar tik sirsnīgām skaņām un tik sirsnīgiem vārdiem. Tiešām, lai svētki turpinās. Bet, lai mēs labāk apjaustu to nozīmīgo darbu, kas patiesībā slēpjās aiz šīs saules laivas skulptūras, man ir jāpasaka noteikti liels paldies arī komisijai, kas ir vērtējusi visus pretendentus, visus pieteikumus, kopā 16 eksperti, un ļaujiet nolasīt organizācijas, lai godātu tiešām viņu ieguldīto laiku un darbu. Komisija brangā, pirmkārt jau, protams, Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta pārstāvi, tad no EPALE projektu un izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvi, reģionālo koordinātoru pārstāvi, arī darba devēju konfederācija piedalījās vērtēšanā, arī Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība, Latvijas pieaugušo izglītības apvienības un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvi un, protams, arī augstskolu docētāji. Tātad, eksperti šajā nozarē ir vētījuši un skatījuši, kurš tad šogad saņems šo saules laivas balvu. Taču sīkāk uz komisijas darbu, lai jūs labāk saprastu patiešām, cik nozīmīgi un cik autentiska ir šī balva, aicinu sīkāku ieskatu mums šodien sniegt no vērtēšanas komisijas Lindu Romeli, Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības eksperti izglītības un nodarbinātības jautājumos. Sveicam, Linda, šeit uz mūsu skatuves. Kāds tad ir bijis darbs, kā esam nonākuši šodien līdz šai nozīmīgajai balvai? Lūdzu. Jā. Labdien, paldies par doto vārdu un iespēju prezentēt visus nominantus. Tad cienījamie pieaugušo izglītības īstenotāji, dāmas un kungi, tad es sākšu ar pirmo pretendentu. Pavisam kopumā bija 14 pretendenti, un jāsaka tā, ka katram bija sava rozīnīte, ar ko viņš atšķīrās no cita pretendenta, un tādā veidā paspilgtinot, teiksim, to īpašo pievienoto vērtību. Vispirms tātad mums pirmais pretendents, un jāsaka tā, ka pretendenti iet alfabētiskā kārtībā, šeit nav, teiksim, no mazāk svarīgā uz varbūt tās uz līdz pretendentam, tātad ir sakārtoti alfabētiskā kārtībā. Un pirmā mums ir biedrība sadarbības platforma. Un šeit ir jāpiešķir tas, kad, kā jau tika minēts, tā ir nevalstiskā organizācija, un tas mērķis nevalstiskajai organizācijai ir arī stiprināt un celt Latvijas NVO un kultūras iestāžu kapacitāti. Taču es gribētu arī uzsvērt to, ka lielākie šīs organizācijas tātad ieguvumi, nevis ieguvumi, bet tādi sasniegumi šajā gadā bija, kad palīdzēt ukraiņiem tātad integrāciju kursos, kā arī palīdz apgūt latviešu valodu. Pie tam ir jāsaka tā, ka visi kursi notika bez maksas, iesaistoties dažādos pasākumos. Un pavisam neformālās izglītības dalībnieku skaits sasniedz 2809 dalībniekus.
Nākamais ir Būduru tehnikuma mūžizglītības nodaļa, un jāsaka tā, ka šeit ir viens no mērķiem ir veicināt vecuma grupas 50+ iesaisti mācībās. Un, protams, kad tas sasniegums, ja tā unikalitāte ir, protams, kad Būduru tehnikums ir uzticams padomdevējs dārzkopības jomā, un vēl, protams, gribētu uzsvērt to, ka viens no sasniegumiem ir tas, ka tika tātad realizētas 35 programmas, un kopsumā neformālās izglītībā tātad tika apmācīti 1633 gadi, 1633 dalībnieki. Jā. Tātad, bet pašai arī lasot arī šos pieteikumus, visvairāk arī uzrunāja tādi kursi kā bagātīgu vasaras ziedu pušķu veidošanas meistarklase. Līdz ar to arī aicinu arī pārējos ielūkoties šajos piedāvājumos. Varbūt jūs atradīsiet kaut ko interesantu arī tieši sev, tiešām tas uzrunāja. Nākamais pretendents ir tātad Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības profesionālās tālāk izglītības iestāde Zemgales reģionu kompetenču attīstības centrs. Un šeit ir jāsaka tā, ka šis tātad pretendents, nominants darbojās ne tikai Jelgavā, bet arī sniedz tātad izglītības pakalpojums arī visam Zemgales reģionam. Tas nozīmē, ka šis jau ir tāds reģionāla līmeņa nominants. Bet starp tiem sasniegumiem gribētos uzsvērt, kad tika nodrošināta bezmaksas izglītība sociālā riska grupām, tāpatās arī tika pasniegta latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem bez maksas, un arī būtiski, ka tika īstenots tehnoloģiju un inovāciju festivāls Mehatrons. Un kopsumā tika apmācīti 8805 dalībnieki, kas ir diezgan ievērojams skaits. Nākamais pretendents tātad mums ir Latvijas Universitātes akadēmiskā departamenta mūžizglītības nodaļa, un šeit gribētos pie mērķa uzsvērt to, ka tātad tika viens no mērķiem ir ilgtspējīgas attīstības digitalizācija. Tātad arī tas, par ko mēs arī runājam, tātad digitālās zināšanas, digitālās prasmes un digitālo procesu, tātad dažāda digitalizācija. Un šeit sasniegumiem būtu gribētos minēt, ka laika posmā no 2020. gada līdz 2022. gadam mūžizglītības absolvējošo klausītāju skaits palielinājies gandrīz 3 reizes. Tas nozīmē, ka tātad Latvijas Universitāte ļoti strauji paaugstina, tātad palielina savu dalībnieku skaitu un var kļūt par, tā teikt, nozīmīgu konkurentu arī citiem īstenotājiem. Un dalībnieku skaits tātad bija šajā gadā, tātad pagājušajā gadā 3934 dalībnieki. Tālāk mēs dodamies uz Kurzemi, un Kurzemē mums ir Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes, izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra, personības izaugsmes un pilnveides nodaļa. Un šeit gribētos arī uzsvērt to, ka tas lielākais sasniegums bija tas, ka tika mācības nodrošināts ne tikai tātad Liepājas iedzīvotājiem, bet arī Dienvidu Kurzemes novada pieaugušajiem. Un šeit ir arī kā viens no sasniegumiem, arī kā pretendenti uzsver, ka Liepājas un Dienvidu Kurzemes pieaugušo izglītības brīvprātīgo koordinātoru tīkls tika izveidos. Gribētu arī pasvītrot to, ka ir ļoti bagātīgs un dažāds mācību piedāvājums, piemēram, finanšu pratība, skaistuma kopšana, veselība vai prasmju sistēma un pensiju sistēma un uzkrājumi dažādi pensiju uzkrājumi veidi. Un tika tātad apmācīti neformālajā izglītībā 1994 dalībnieki. Nākamais nominants ir Ogres tehnikuma pieaugušā izglītības centrs, kurš jau arī tika pieminēts iepriekš, jau kā arī Saules balvas, Saules laivas arī saņēmējs iepriekšējos gados. Un šeit varbūt tās gribētos noteikti uzsvērt to, ka neformālās izglītības programmas atkārtojas. Tas nozīmē, ka šīs izglītības programmas ir populāras un piesakās arvien jauni dalībnieki uz atkārtotām programmām. Un šeit arī mērķis ir arī
arī palielināt katra indivīda personīgo zināšanu nozīmīgumu. Tātad Ogres tehnikuma mērķis ir nonākt tuvāk tieši pie izglītojamā. Un šeit varbūt tas kā sasniegumi ir arī jāmin tas, kad speciālistu pieredzes gūšana Eiropas valstīs, kā arī varbūt tās gribētos uzsvērt, kad ieguvums ir arī tātad maksas izglītības programmas, jo tas ir diezgan arī būtiski šajā, laikmetā, kad mēs spējam nodrošināt ne tikai bezmaksas izglītību projektu ietvaros, bet arī spējam piesaistīt finansējumu tātad apmācību vajadzībām. Un vēl viens arī sasniegums, kad ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana 19 profesionālajās kvalifikācijās. Tas arī ir sasniegums. Nākamais pretendents ir Rīgas Stradiņu Universitātes pedagoģiskās izaugsmes centrs. Un šeit uzreiz gribētos piebilst tādu sasniegumu, kad viņi apmācīja ne tikai Rīgas Stradiņu Universitātes darbiniekus, bet ārējie dalībnieki bija 903 dalībnieki. Tas nozīmē, ka Rīgas Stradiņa Universitāte spēja tātad iziet ārpus tātad universitātes darbinieku tā loka un piedāvāt arī ārpusē tātad apmācības. Vēl jāmin kā sasniegums arī bezmaksas mācību materiāli, kas ir pieejami ikvienam. Un arī tāds sasniegumi kā iespēja sniegt metodisku atbalstu un izglītības kvalitātes ekspertīzi tātad Rīgas Stradiņu universitātē un ne tikai, bet arī Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas universitātes docētājiem un programmu direktoriem. Un vēl viens tāds sasniegums, kas arī noteikti būtu jāpiemina, tas ir, ka Rīgas Stradiņu universitāte tātad saņēma uzaicinājumu piedalīties Eiropas universitāšu asociācijas 4 epizožu raidierakstā. Tātad sasniegums jau tas jau ir starptautiskā mērogā. Un tika apmācīti tātad neformālajā izglītībā 6882 dalībnieki. Nākamais ir Rīgas valsts tehnikums, un šeit gribētos uzreiz jau pievērsties sasniegumiem. Tātad, un šie sasniegumi ir Moodle iedzīvošana neformālajā izglītībā, kā arī latviešu valodas programmas pielāgošana Ukrainas civili iedzīvotāju zināšanu līmenim, un arī latviešu valodu ir apguvuši 100 Ukrainas iedzīvotāji, kas ir diezgan būtisks skaitlis tieši attiecībā pret Ukrainas iedzīvotājiem. Bet šeit gribētos arī uzsvērt par sasniegumiem arī tas dažādais mācību programmu klāsts. Tātad mēs varam redzēt, ka tas ir piemēram gan Microsoft Teams, bet ir arī tāda, piemēram, interesanta programma kā jauno tehnoloģiju izmantošana dzelzceļu nozarē, kas varētu būt tāda netradicionāla izglītības programma, bet tā tad tiek realizēta. Un pavisam tika apmācīti tātad 2300 dalībnieki. Nākamais dalībnieks, nākamais nominants ir tātad Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas profesionālās tālāk izglītības centrs, slimnīcas mācību centrs. Un šeit varbūt tās pie mērķiem gribētos izcelt to, ka mērķis ir starptautiski atzinīgi novērtēts tālāk izglītības un profesionālās pilnveides centrs. Tas nozīmē, ka Austrumu Kliniskās universitātes slimnīca vēlas arī tātad gūt šos panākumus starptautiskā izglītībā, ne tikai nacionālā mērogā. Un šeit kā sasniegumus gribētos uzsvērt to, ka tātad sadarbībā ar Veselības ministriju tika īstenots Eiropas sociālā fonda finansēts apmācību projekts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, un pavisam tika apmācītas arī 700 māsas, un vēl pats galvenais, varbūt tās sasniegums, ja šis ir rekords, tika apmācīti pavisam 19,712 dalībnieki. No sākuma es domāju, ka es kļūdos, ka varbūt tās, ka tur ir kļūda ieviesusies, bet ne, tā tas ir, kad tika apmācīti gandrīz 20,000 dalībnieki. Un nākamais dalībnieks, jeb nominants, tātad ir Smiltenes tehnikums, un šeit gribētos uzsvērt tātad mērķi, kad novērst darba spēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgumu. Un mēs par to runājam tātad ikdienu, kad tātad izglītībai ir jābūt atbilstīgai darba tirgus vajadzībām. Un šeit kā sasniegums gribētos minēt, kad ir neliels skaits mācību dalībnieku, kuri pārtrauc uzsāktās mācības, kas ir diezgan būtiski, jo mēs zinām, ka
bieži vien šis te saucamais angliski drop out ir ļoti augsts, bet šajā gadījumā Smiltenes tehnikums ir spējis nodrošināt, kad audzēkņi turpina mācības un tātad arī finišē veiksmīgi saņemot par to tātad kvalifikācijas vai diplomu vai atzinību vai tātad certifikātu. Un ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana to arī gribētos uzsvērt kā sasniegumu. Un šeit arī Smiltenes tehnikums piedāvā ļoti daudz un dažādas izglītības programmas, piemēram, lopkopības tehniķis, ceļu būvētājs, šuvējs, pavārs. Tātad ļoti plašs klāsts, ko piedāvā Smiltenes tehnikums. Un nākamais pretendents tātad ir nominants ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas tātad pie mērķa gribētos uzskaitīt, tātad, kad veicina atgriešanos un iekļaušanos nodarbinātībā un citās dzīves sfērās. Šeit tiešām tas uzsvars ir par to, ka iekļaut ne tikai sabiedrībā, bet arī darba tirgū. Un šeit tātad arī būtiskākie sasniegumi jau ir EPA Latvijas saules laiva atzinība 2021. gadā, kā arī projekta ietvaros izstrādāts un aprobēts 35 neformālās izglītības programmas, kas ir ļoti, ļoti liels skaitlis priekš Sociālās integrācijas valsts aģentūras. Tātad viņi ir dažādojuši šo te izglītības piedāvājumu, un tiešām, kā mēs varam redzēt, šis izglītības piedāvājums ir ļoti plašs un dažāds. Piemēram, stādu padošana, es pat nemāku viņā izrunāt, jo tas nav man tā teikt nevis tuva tēma, bet neesmu pazīstama ar šo nodarbošanos, tālāk dāvanu saņošanu, saskarsme un daudzas citas. Un nākamais pretendents ir Ventspils augstskolas mūža izglītības centrs, tātad, kur mērķis būtu jāuzsver, kad mūžizglītības piedāvājuma attīstīšana un mūžizglītības kultūras veicināšana. Un kā sasniegumu noteikti gribētos minēt sagatavošanas kursus iestāju eksāmeniem augstskolā 12. klašu skolēniem. Tas arī ļoti būtisks sasniegums, jo, lai nodrošinātu to, ka šie skolēni ir sagatavoti nākamajam savam dzīves ceļam un arī iestātos sekmīgi augstskolā un turpinātu studijas. Kā arī gribētos arī uzsvērt tādu lietu, jeb sasniegumu, kā piemēram dalība tātad studiju moduļa apguve Python, es ceru, ka es izrunāju pareizi, programmēšanā 2022. gadā attālināti tika nodrošināti 100 dalībniekiem no visas Latvijas, kas arī tātad pirmām kārtām tātad programmēšanas valoda tika apgūta, kas arī tātad digitālajā šajā ērā ir ļoti būtiski. Un tie bija arī 100 dalībnieki, kur sekmīgi nokārtoja tātad šo programmu attālināti. Bet tas nav viss, ja mēs runājam par digitālajām prasmēm, taču ārpus tām Ventspils augstskolas mūža izglītības centrs ir nodrošinājis arī tādu mācību programmu piedāvājumu, kā piemēram franču, ķīniešu, spāņu valodu apguve, kā arī darba drošības un darba aizsardzības apmācības. Tātad ļoti daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums. Un pēdējais nominants mums ir Vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikums. Šeit arī jāsaka tā, ka tas iegūms, sasniegums ir tāds, ka programmas tiek īstenotas atkārtoti. Un arī vēl viens sasniegums par to, kad ir realizēta mācību programma vides aizsardzības tehnoloģija. Un mēs šeit redzam arī, ka ir ļoti daudzveidīgs neformālo programmu tematika, kā piemēram mēbeļu restaurācija, jeb apģērbu dizains, kas ir dažādi, teiksim, pavisam atšķirīgi, un mēs arī redzam, kad ir dažāds šis izglītības programma piedāvājums. Un beiguši neformālo izglītību, tātad bija 643 dalībnieki. Tas tā ļoti īsumā par katru sasniegumiem un par iegūmiem mums. Paldies! Paldies, Linda, par ieskatu nominantos. Ļoti, ļoti plašs spektrs aptverts gan no šo te puķu podošanas līdz pat programmēšanai un dāvaņu saņošanai. Ļoti patiešām plašs spektrs programmēšanas valodas, arī valodu apgūt. Tiešām bija prieks redzēt, cik daudz mēs tēmas aptveram ikdienā. Mēs teju esam pie tā brīža, kad mēs sāksim pasniegt šī gada pateicības un arī lielo balvu, taču nedaudz tāda darba sajūta, vai ne?
vajag to svētku sajūtu. Sauksim palīgā uz skatuves atpakaļ Lauri, Valteri. Lauri, nāc talkā mums. Sagaidām ar aplausiem. Tev lieliski sanāk, vien turpini tā. Iedvesmo sevi un citus rītā, dienā un vakarā. Vēl tik daudz stāstu, kas jāpieredz mums. Dzīve tieši te un tagad ir lielisks piedzīvojums. Atklāj, dalies un tālāk dodies. Tagad es jūs ievedīšu tādā skaistā ziemas sajūtas, Ziemassvētku noskaņas pasakā, jo arī man blakus ir Eglīte, un droši vien arī jūs pēdējo nedēļu laikā esat pamanījuši zīlītes, kas klauvē pie mūsu logiem. Un saka, mums arī šādā veidā tā sadarbība ar zīlītēm ziemā ir jāveic. Ko maza zila zīlīte par Ziemassvētkiem zina, bet zilā naktī atlido pie loga pieklaudzina. Ko maza zila zīlīte par Ziemassvētkiem zina, bet zaļu egles zariņu ar spārnu sašūpina. Zīlīte, zīlīte, maza zīlīte, 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 maza zīlīte. Maza zila zīlīte par Ziemassvētkiem zina, bet man uz pleca nolaižas no tevis pasveicina. Ko maza zila zīlīte par Ziemassvētkiem zina, pie tevis lido atpakaļ, no manis pasveicina. Zīlīte, zīlīte, maza zīlīte, 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 maza zīlīte. Un atgriezusies debesīs, mums abiem pamirkšķina. Šī mazā zilā zīlīte, kas visu labi zina. Un atgriezusies debesīs, mums abiem pamirkšķina. Šī mazā zilā zīlīte, kas visu labi zina. Zīlīte, zīlīte, maza zīlīte, 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 maza zīlīte, 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 maza zīlīte, 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 maza zīlīte. Paldies, Lauri, kā reiz tieši šorīt iebēru piemājas namiņā zīlītēm auzu pārslas. Tā jau ir jāparūpējās gan par tiem lielajiem, gan par tiem mazajiem, bet ir brīdis, kad mēs sāksim ar pateicības rakstu pasniegšanu, sāksim ar Epale pateicības rakstiem, tāpēc aicināšu palīgā šeit uz skatuves atpakaļ Rūtu Gintauti Marihinu. Aicinam šeit talkā un droši, kad izdzirdat savu vārdu, nāciet šeit priekšā, nostājieties šeit pašā centrā, tā lai arī fotogrāfam ir skaists kadrs un, protams, no pārējiem lūdzu jūs talkā ar aplausiem. Un tad sāksim ar pirmajiem pateicības rakstiem no Epale par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. Alfabētiskā secībā izsaucam šeit un sveicam pirmkārt biedrība sadarbības platforma ar aplausiem.
pateicības raksts, gan pateicība un arī ziedi. Un droši paliekam uz skatuves un uzsmaidam arī fotogrāfam Oskaram. Paldies sadarbības platformai. Kā nākamo šeit priekšā sveicam un izsaucam Rīgas Stradiņu Universitātes pedagoģiskās izaugsmes centru ar aplausiem. Nodosim viss kārtībā. Dakteri šobrīd strādā, svarīgs darbs. Dodamies tālāk Rīgas valsts tehnikums. Sagaidām ar aplausiem uz mūsu saules laivas skatuves. Lūdzu, 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 lūdzu. Un arī nostājamies foto mirklim, lai paliek vēsturē šis skaistais mirklis. Burvīgi smaidi šodien, aplausi par to. Kā nākamos sveicam Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas profesionālās tālāk izglītības centru slimnīcas mācību centrs. Sagaidām ar aplausiem. Svētku diena mums šodien. Un arī ar eglīti fonā bilde. Būs, ko mājās ielikt albumā. Paldies jums! Un ar aplausiem sakām paldies un sagaidām nākamo pateicības saņēmēju Smiltenes tehnikums. Lūdzu! Tāls ceļš mērots līdz Rīgai, bet skaisti. Atpakaļ dosimies pilnām rokām. Skaisti smaidi fotogrāfam, lai pašiem prieks skatīties. Paldies jums! Un kā nākamos sveicam Sociālās integrācijas valsts aģentūru. Lūdzu, sveicam kolēģis no aģentūras. Šeit priekšā pie mums pateicība no Epele, arī Ziemassvētku dāvana, kā jau Ziemassvētkos, un arī ziedi. Un zipspuldzē mirdzot, sakam lielu paldies. Un kā nākamos šeit izsaucam priekšā pateicību saņemt Ventspils augstskolas mūža izglītības centru. No tālās Ventspils pie mums. Prieks jūs redzēt šeit. Un ar aplausiem dodamies uz otru Latvijas galu Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Sagaidām ar aplausiem un sveicam ar Epale pateicības rakstu Saules laivā 2023. Un arī īpašais fotomirklis, lai ir ko kolēģiem parādīt. Ir balva. Ir vērts censties, ir vērts attīstīties un augt arī turpmāk. Liels paldies! Teikšu paldies šobrīd arī Rūtai un aicināšu priekšā palīgos mums parlamentāro sekretāru Silviju Reinbergu pasniegt Izglītības un zinātnes ministrijas īpašos pateicības rakstus konkrētās nominācijās, kuras jums arī nolasīšu. Un pirmie saņēmēji mums ir Bulduru tehnikoma direktore Ieva Vincovska un kolektīvs par zaļās domāšanas, zaļās vides veidošanu un saglabāšanu. Sagaidām ar aplausiem.
Skaistas balvas, skaisti smaidi, un fotomirklis ir iemūžināts. Kā nākamos sveicam Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti un kolektīvu par iedzīvotāju darba tirgumu nepieciešamo prasmi pilnveidošanu ilgtspējībai un aicinām priekšā gan direktori, gan vietnieci kvalitātes attīstības un tālāk izglītības jomā Baiba Liepiņu saņem pateicības rakstus. Droši abas kolēģis nāciet priekšā. Tādiem rikšiem skrienam, prieks par saņemto balvu. Uzsmaidam fotogrāfam, lai smaidi mirdz. Paldies arī jums, lai balvas ceļo atpakaļ uz Ogri un iepriecina kolēģus. Nākamās pateicības raksts ceļo pie Latvijas Universitātes akadēmiskā departamenta mūža izglītības nodaļas tās vadītājas Agneses Līgotnes un kolektīvi par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un aicinām šeit priekšā gan Agnesi, gan arī Latvijas Universitātes prorektori humanitāro un sociālo zinātņu jomā Inu Druvieti. Sagaidām kolēģi šeit priekšā ar aplausiem. Tiešām pelnīts sasniegums, skaistas balvas un arī fotogrāfs Oskars šo īpašo mirkli mums saglabās. Lai ir ko atcerēties, lai ir tas prieks ikdienā, darbu darot. Paldies jums! Un visbeidzot aicinām šeit priekšā pateicības rakstu saņemt Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes, izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra personības izaugsmes un pilnveidas nodaļas vadītāju Agnesi Lēnieci un kolektīvu par kvalitatīvu pieaugušo neformālās izglītības īstenošanu, sadarbību un veicināšanu Latvijā. Sveicam jūs, sveicam ar aplausiem un ar saņemto pateicības rakstu. Sveicam Agnesi. Jā, droši. Ziedi un sveicieni mums šajā priecīgajā dienā. Būs ko vest uz Liepāju atpakaļ. Es ceru ar prieku. Nu tad ar aplausiem visiem pateicības rakstu saņēmējiem. Un Silvija nebeidz gan, aicināšu priekšā arī pievienoties kolēģi Rūtu, jo mums ir tas brīdis, tas laiks, lūdzu, abas divas varbūt pat divdaļīga, smaga, liela balva ir laiks noskaidrot un sveikt šī gada ceļojošās balvas saņēmējus, kuri ir 2023. gada pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas Saules laiva ieguvēji. Nedaudz intrigai. Balvas ieguvējs jau šķiet kaut kur redzēts, jo balvu saņem atkārtoti. Ja atceraties manus ievada vārdus, ceļojam atpakaļ uz tālo 2016. gadu. Otro reizi balvu saņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālāk izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs. Sagaidām ar aplausiem balvu saņēmēju. Sagaidām šeit priekšā gan direktori Sarmīti Vīksnu, gan kolēģi. Ar pateicības vārdiem sveicam Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru. Nostājamies šeit skaistai kopbildei. Droši Oskar pakoriģēja, ja nepieciešams vairāk cilvēku šeit priekšā, bet ir nepieciešams tas ideālais kadrs. Un kas gan ir ideāls kadrs, ja ne smaids? Tāpēc uzsmaidam fotogrāfam. Priecīga diena, es ceru, ka balvu varam noturēt. Laiva patiešām branga. Sveicam vēl vienreiz ar aplausiem un aicinām varbūt šeit priekšā uz kādiem priecīgiem vārdiem šeit. Dalamies sajūtās. Kādas sajūtas? Vai varbūt palīdzēt noturēt? Es turēšu. Turēsiet? Ja jau ir saņemts, tad jātur. Kādas sajūtas? Milzīgs saviļņojums un patiešām negaidīti. Bet nevar teikt, ka negaidīt. Mēs visi vienmēr gaidām, ka tā brīnišķīgā saules laiva,
kura jau visus šos gadus tā ļoti nopietni un mērķiecīgi plūst pa mūsu valsti. Mums vienmēr ir bijusi tāda ticība un vēlējums, un arī šodien es gribu visiem kolēģi novēlēt, lai Saules laivai vienmēr ir šis plūdums tāds taisns ceļš, un lai viņa vienmēr piestāj un visa ceļa garumā pie katra no mums. Un šodien viņa ir atgriezusies Jelgavā, tas ir tiešām milzīgs saviļņojums, pagodinājums. Un šodien visi iespējamie pateicības vārdi mums visiem kopā, jo mēs ļoti bieži ar jums esam kopā, mums ir vienoti mērķi. Un šo 27 gadu laikā, ko mūsu centrs strādā šajā jomā, pieaugušo neformālā izglītība, mums ir viena tāda izkristalizējusies atziņa, ka pieaugušo izglītība ir milzīgs spēks, kas maina cilvēku dzīves. Un mēs visi darām milzīgi svarīgu un vajadzīgu darbu. Un lai mums visiem veicas un lai laiva nākošgad dodās pie kāda no jums. Paldies, paldies komisijai, paldies par novērtējumu. Vēlreiz paldies. Ar aplausiem Saules laiva 2023 ieguvējs Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs. Bravo! Vēl viens smaids Oskaram, lai arī pateicības raksts iemūžināts. Patiesi priecīga diena ar aplausiem Saules laivas saņēmējiem. Nu ko? Tik skaisti šodien tā diena rit, bet man tomēr vēl gribās vēl pēdējo reizi dzirdēt no Laura kādus skaistus dzejas vārdus, kādu dziesmu. Lauri, es ceru, ka priecīgi sajūta šodien arī tev. Kas sarūpēts noslēgumā? Mēs esam viens otram. Nekā dārgāka pasaulē nav. Šeit esam tikai uz īsu brīdi. Katru dienu kā dārgumu lolojam. Ik viena ieelpa, katrs sirdspuksts mūs ar vien ciešāk savieno. Cik labi, ka esam šeit nākuši. Smaids vienmēr dvēseli atbrīvo. Mēs esam viens otram, un tas ir tikai uz mirkli. Sargāsim šo pašu dārgāko. Un šobrīd gribu, lai jūs tā aizceļojat kopā ar mani šajā kompozīcijā, tādā skaistā ziemas stāstā par būdiņu sniegos, par tēju, par šo Ziemassvētku laiku, Klāva Elsberga dzejolis un man tēta rakstīta mūzika. Manā pasaulē. Jo manā pasaulē sniegi snieg, manā pasaulē būdiņa sniegos. Manā pasaulē būdiņā krāsns, un tajā krāsnī ir guns. Jo manā pasaulē sniegi snieg, manā pasaulē būdiņa sniegos. Manā pasaulē būdiņā krāsns, un tajā krāsnī ir guns. Ja kāds reiz ieklīdīs pasaulē manā, tad lai viņš tajā būdiņā iet, tad lai viņš uzsilda ūdeni krūzītē, iedzer tēju un uzpīpo. Jo manā pasaulē sniegi snieg, manā pasaulē
būdiņa sniegos. Manā pasaulē būdiņā krāsns, un tajā krāsnī ir guns. Ja kāds reiz ieklīdīs pasaulē manā, tad lai viņš tajā būdiņā iet, tad lai viņš uzsilda ūdeni krūzītē, iedzertēju un uzpīpo. Ja kāds reiz ieklīdīs pasaulē manā, tad lai viņš tajā būdiņā iet, tad lai viņš uzsilda ūdeni krūzītē, iedzertēju un uzpīpo. Tad lai viņš uzsilda ūdeni krūzītē, iedzertēju un uzpīpo. Manā pasaulē, manā pasaulē, manā pasaulē, un arī tavā pasaulē. Paldies! Lai gaiši, lai sirds silta. Ar aplausiem sirsnīgos sajūtu radītājiem.